Jaunatnes olimpiāda ir komplekss sacensības, kas notiek katru otro gadu gan vasaras, gan ziemas olimpiskajos sporta veidos. Olimpiādē sacenšas pašvaldību komandas, un šādā formātā jaunatnes olimpiāda notiek jau no 2005. gada. Šovasar no 3. līdz 5. jūlijam jaunatnes vasaras olimpiāda norisināsies Cēsīs un Valmierā, kā arī dažos sporta veidos, kā piemēram airēšanā, burāšanā, golfā, BMX riteņbraukšanā un citos, sacensības notiks apkārtējos novados. Tās ir ļoti interesants un svarīgas sacensības. Gribētu teikt, ka Eiropā Olimpiskās komitejas varētu būt tikai dažas, kas organizē sadarbībā ar pašvaldībām šādu sporta fórumu. Atgādināšu vēl, ka kopumā tiek izcīnīti 239 medaļu komplekti. Pēc skaita šī būs jau 6. jaunatnes olimpiāde, un skaitļi rāda to, ka katru reizi pieaug pašvaldību un sportistu skaits. Šogad jaunatnes vasaras olimpiādē piedalīsies 3614 sportisti no 86 pašvaldībām. Gribētu, lai katrs no jauniem sportistiem parāda un uzstāda savu labāko sasniegumu rekordu, skolas rekordu, vai izglītības iestādes, pašvaldības rekordu. Ceru, ka arī labākiem sportistiem būs pa spēkam arī latviešu jaunatnes rekordi. Valmieras pilsēta jaunatnes vasaras olimpiādē sportists uzņems jau 2. reizi, un var būt lepna par to, ka atkal ir radusies šāda iespēja. Valmiera ir sev definējusi kā ļoti sportisku pilsētu, un mēs arī iepriekšējos gados esam saņēmuši arī pienācīgu valsts atbalstu dažādu sporta infrastruktūras attīstībā, un tas ir sava veida gan mūsu izaicinājums, gan arī mūsu pienākums, un arī no otras puses skatoties mūsu goda lietu. Par iespēju jaunatnes olimpiādas rīkošanā priecīgi var būt arī Cēsu novada pašvaldība, jo šī sadarbība var turpināties arī nākamajā gadā, kad Valmierā notiks pieaugušo vasaras olimpiāde. Tā ir reģionam iespēja, ka divas blakus esošas pašvaldības Cēsis un Valmiera ir spējīgs vienoties par šādu pasākumu organizēšanu Vidzemes reģionā. Es domāju, tas ir pirmais aspekts, ka ir tā sadarbība ļoti svarīga. Otram kārtām, es domāju, ka arī mūsu pašmāju jaunajiem atlētiem tas ir vienmēr liels gandarījums startēt savās mājās. Abas organizējošās pilsētas ir pārliecinātas, ka šī sadarbība tikai veicinās sporta attīstību pilsētā un apkārtējos novados. Esam vienojušies par vienlīdzīgu sporta veidu sadalīšanu, un es uzskatu, ka ļoti labi sadarbojamies, un man tikai prieks par to, ka mēs pašvaldību starpā varam sadarboties. Vasaras jaunatnes olimpiāda Valmierā un Cēsīs neizpaliks arī bez talismaniem, kas uzmundrinās sportistus un priecēs skatītājus. Valmieras talismans ir Vērsēns, kur vārds pagaidām vēl nav noskaidrots, savukārt Cēsu talismans ir Sikspārns Valters. Tāpat kā jaunums olimpiādas programmā šogad iekļauts arī florbols, kas gan vēl nav olimpiskais sporta veids, bet pateicoties šī sporta veida popularitātei Vidzemē, kā arī sportistu sasniegumiem, nolemts olimpiādas ietvaros rīkot arī florbolu turnīru. Šīs vasaras jaunatnes olimpiādas moto ir būs ko redzēt, un par to, ka jaunie sportisti olimpiādē rādīs tikai labāko sniegumu, noteikti varam būt pārliecināti.